Čau visiem maniem sekotājiem. Tā kā man dārzā siltumnīcā ir aizmetušās diezgan normāls melons, šeit var redzēt vairākus uz ķekariem. Es esmu iegādājies, un es viņus saudzinu starp citu augšā, uz augšu, var redzēt, kā viņas aiziet. Es esmu iegādājies šādus foršus maisiņus, tādus tīkliņu veidīgus maziņus, baigi feinos. Un tieši tāpat kā pagājušā gadā, es šīs melonas, lai nenolūst, iekarināšu. Un baigi feini viņas augs. Tā parādīšu, kā to daru. No sākuma jau to melonu baigi prātīgi jāieliek šajā maisiņā. Tādā. Un viņš tāds tā kā tīkliņš, baigi feins, vai kaut kas iekrit iekšā. Kamenis lido. Īstenībā jau sākumā likās, ka vispār jau tās melonas nebūs, dēļ mūsu vasaras iespaidīgās. Bet pēkšņi parādījās silts laiks, uznāca tāds ļoti. Un sāka ļoti daudz bites lidot. Bites, kamens. Man šeit siltumnīcās zvirbuļi dzīvo drausmīgi daudz. No sākuma nevarēju saprast, kāpēc man viss tā apakš man ir noklāta ar salmiem, kāpēc tāds bedrīts tur ir. Izrādās zvirbuļi tur dzīvojās. Nu lūk, šādi es paņemu to meloni un iekarinu. Un viņi varēs baigi forši tur augt. Pagājušā gadā man visas melonas šādi karājās. Nu lūk, šādā maisiņā ieliek iekšā, un tā melona tur var augt, paliks lielāka, un viņi nelūzīs nost. Būs ļoti skaisti. Un šis garais kātiņš, kur arī taisās aizmesties visādi ziediņi. Es viņu vienkārši 1-2 lapiņas un hop, galu nost. Lai viņš tālāk vairāk neauga un arī dod spēku vairāk tieši šai melonai izaugt. Lai viņa... Un tad paskatāmies vēl apakšā nevajadzīgās lapas un nevajadzīgos, kā sauc tomātiem, padusītes. Tās nav padusītes, tās ir uz šiem aug īstās melonas. Starp citu, baigais joks bija. Es pagājušā gadā nevarēju saprast, kāpēc man melonas neaizmetās. Šie ziedi, kas ir, redziet, šeit arī jau ir melonīti, jau sāk aizmesties. Šie ir sievišķie, un no šiem, no saucējām padusītēm, veidojās melonas. No šiem, kas ir uz kātiņiem pašiem virsū, kur tie ziediņi, tie ir vīrišķie. No tiem melonas nekad neaizmetās. Nu lūk, un es nezināju. Un es visas tās padusītes griezu ārā. Es domāju, kāpēc man neizaug melons? Un beigās izrādās hopā. Mamma Google palīdzēja. Nu lūk, meloni ir iesiet. Viss baigi forši, viņi paliksies lielāk, tas tīkliņš ir pareizajos izmēros. Šeit ir vēl vairākas melonas aizmetušās. Uz viena šāda stāda es mēģināšu noturēt 3 melonas. 2 noteikti un 3 tā kā rezervi, ja nu gadījumā kādai kas notiek. Bet vairāk gan nevajag. Šeit ir stādos ļoti daudz melonas aizmetušās. Es varētu kādas 7 saskaitīt. Bet tik daudz nevajag, viņam nepietiks spēks saražot to augli. Tātad man arī tur vēl ir pāris melonas, kuras būs jāatcien. 2, 3 pat varētu uzsiet. Jā. Un tūlītās piesiesim. Ņemam tādu pašu maisiņu, jeb tīkliņu. Un šo meloni ieliekam te iekšā, tajā tīkliņā.
baigi fērnie tīkliņi. Un paceļam viņu augšā. Nedaudz. Tas ir tā, kā es to daru. Piesien šņurīti. Un aizāķēju. Tagad šī melona forši karāsies uz augšu. Var pat mazliet bišķiņu vairāk pacelt. Man melotrīs drausmīgi izaugušas ir. Es pēc tam parādīšu tūplānā, kādas izskatās. Viņas jau ir tādas tā kā strīpainas. Un pacelt uz augšu, ik pa laikam var vienkārši uzsienam šeit mezgliņu. Izdomāt, cik viņām augstu tur vajag. Nu, lūk. Un šādi tā melona karāsies, kamēr viņa būs gatava. Šeit man ir vēl viena melona. Var redzēt, vai ne? Un tur zemāk vēl viena. Tā kā uz šo zāru es atstāšu šīs 3 pagaidām. Un man tur veidojās jau vēl dažas melonas, bet tās skatīšos, kā sanāks. Un tieši to pašu mēs darīsim arī ar arbūziem. Redziet, kāds skaists maziņš arbūziņš ir aizmeties. Nu, es ceru, ka viņi man būs kāda arbūza. Un melotrīs. Melotrīs. Maziņi gurķīši. Tādi īkšķi lieluma. Tūlīt parādīšu, kādi izskatās. Redziet? Ļoti skaisti. Un šādi ir aizmetušies ļoti daudz. Bet ir viena baigā lieta. Man baigi žēl, ka man nav aizmetušies kivano. Nezinu, kāpēc, bet kivano vēl īsti viņi pat nezied. Man liekas, ka jāapgriež būs tās lapas drusciņi viņiem, jo viņi tādi tā kā diezgan pa biezu. Bet melotrīs gan forši. Es gribu pirmo gadu pamēģināt melotrīs. Viņas un drausmīgi piņās pa visu siltumnīcu. Viņas te visur iet, visās malās pa visur pa apakšu. Viņas lītās būs ritīgi jāizšķiro. Melonas ir piesietas, abas 2 lielākās. Tās, kas ir mazākas, tās es pagaidām vēl nesiešu, lai viņas ritīgi noveidojās, nu, kā saka, aiziet lielumā. Un kad jutīšu, ka sāk jau palikt zariņiem pa smagu, tad ņemšu nost. Nu, lūk, šeit arī ir aizmetušās melonas, tāpēc pagaidām es vēl šos zariņus nost negriežu, jo es gribu zināt, kura vislabāk izaugs. Jo tās padusītes saucamās, viņas šausmīgi uz visām pusēm aiziet un sāk ļoti ražot vienā brīdī. Bet kura nokritīs, cita nokrīt, cita nenokrīt, nu, no ziediņiem. Citur aizmetās tādas maziņas melonītes, tā kā šī, un pēc kaut kāda brīdi nokrīt, nokalst. Varbūt kaut kāda vitamīna trūkst vai kaut kas vēl. Tāpēc es uz vienu šī zara atstāju, kamēr, nu, izveidojās melona, vismaz šī tik liela, nu, tāda. Nu, tā kā saujā var paņemt. Un tad jau es uzskatu, ka šī melona jau turpinās augt, un tad pārējos zemākos visus var lēnā garā jau griezt nost, apgriezt zarus. Tā es daru. Pagājušā gadā es tieši tā arī izdarīju, un man baigi forši visu izauga. Nu, lūk, gurķi jāņem nost, gurķi, drausmīgi, daudz gurķi. Vau, paskatījos. Jā, nu, lūk. Arbūziņi arī vēl šur tur metās. Vēl kaut kāda izaugs. Tāpat tas šeit ir viens, šeit jau es vienu arbūziņu redzu. Nu, tā kā arbūziņiem šogad arī vajadzētu būt kaut kādiem. Laukā jau nebūs. Laukā arī melons, man liekas, ka šogad neizaugs, tāpēc, nu, tāds. Baigi vēss bija. Tagad palikās ļoti silts laiks, bet nedomāju. Nu, šis skaists. Šeit ir baigi skaistā viena melona, redziet? Un šeit ir viena melona. Tā kā uz viena šī stāda ir 3 melonas pagaidām, bet metās arī 4, augstāk ir 5 un vēl ir 6. Tā kā es baigi neiespringstu, ja kāda no viņām aizies bojā, jo uz vienu tādu normālos apstākļos vajadzētu vispār tikai 2 audzēt. Nu, lai paspēj nogatavoties, lai stādam pietiek spēka. Virsū nekādas ķīmijas, neko nelēju, nekādā gadījumā. Rudenī es zirgu mēslus izmantoju. Saliku siltumnīcā, pavasarī visi iekapā iekšā zemē, un tā arī es stādīju vairāk neko, nu, protams, laistu. Laistīt vajag.
melonēm esmu ievērojis, ka patīk daudz laist. Tieši tāpat kā gurķis. Tomātiem atkal pretēji, tomātiem īpaši nepatīk, ja baigi slapi zeme. Nu, zemē jābūt tādai, kas saspiež, viņi izveidojās tādu bumbiņu, bet nelīst ārā ūdens. Tādu es visu laiku cenšos turēt. Tā kā man virsū uz dobītēm ir salmi, es viņas laistu reizi, 2, reizi 3 dienās, arī tad, kad ārā ir plus 25, plus 28 grādi, tā kā mums pēdējā laikā bija. Un zeme visu laiku baigi forši mitra, arī siltumnīcā paliek. Viņi neizkarsējās un neizžūst. Saglabā mitrumu. Tas ir baigi forši, ka mulčē. Jā. Tālūk. Tātad, draugi, pagājušas ir 2 nedēļas precīzi, kopš es iesēju šīs melonas visas tīkliņos. Un tagad var apskatīties, kā izskatās 2 nedēļu laikā, kā ir izaudzis. Ir vēl salidojušas iekšā man melonas, šeit būs ķekaros. Jau normāls, viņas viss vijās augšā, nenormāli daudz būs. Pilns reku, te maziņās melonītes. Bija no sākuma doma uz viena stāda atstāt 2, 3 melonas, bet izskatās, ka man te būs vairāk. Šīs, piemēram, kuras es pirms 2 nedēļām iesēju, uz viena stāda jau ir baigi lielās, un te man augšā jau sāk mesties. Te būs vēl veseli čupi ar viņām. Tā kā jā, šīs ir kaut kādas, nav nejausmas, kas tā pa šķirni. Bija jābūt arbūziem, bet arbūzi man te neaug. Arbūzs viens ir aizmeties, tas ir šis. Un arī tīkliņā ielikt baigi skaisti izskatīsies, viss būs baigi normāli. Jā, šīs tumšās melonas veikalos arī tādas līdzīgas var nopirkt. Un šitās būs gaišās. Šitām jābūt dzeltenām. Tālūk. Tā kā man te viss baigi aug. Un viss 2 nedēļās. Pa 2 nedēļām šitās audzes. Paskaties kādu gurķi. Vispār vienos vārtos. Nespēju vākt katru rītu. Un par lapiņām lapiņas noliekšos, tāpēc, ka ir nenormāls karstums. Te man liekas siltumnīcā kādi 40 grādi šobrīd ir. Tāpēc jau tās melonas aug, tā kā dūls. Tālūk. Nu viss. 2 nedēļu garš video. Paldies, ka noskatījāties. Piesekojiet manam kanālam, nospiediet noteikti laiku un komentārā ierakstiet, kā jums aug tās melonas dārzā. Nu man aug labi. Čau!